Sveicināti! Tātad šodien apskatīsimies kancelēs preces, jeb precīzāk pildspalvas. Atnāca mums šādā iepakojumā. Un sāksim. Tātad pirmā pildspalva mums būs kā pica. Tātad magnēts kaut kāds ir. Un, arī raksta viņa pat. Tātad kādiem bērniem būtu droši vien interesanti tāda veida pildspalvas. Tātad nākamā pildspalva mums ir šāda veida, kā hotdogs. Arī ir magnēts. Un rakstīt viņa arī raksta. Tātad pica ir. Hotdogs ir, un nākamā pildspalva mums ir šāda veida, kā nazis. Tātad rakstīt arī raksta. Tā neko. Tātad pildspalvas mums ir pica, hotdogs un nazis, ar ko sagriezt arī nav slikti. Tātad nākamā pildspalva mums ir šāda veida. Tātad noņemam vāciņu. Un šī jau ir gēla pildspalva. Arī raksta diezgan labi. Tātad ir mums pica, ir mums hotdogs, nazis ar ko sagriezt, un varam piešaut vēl pie vienas reizes. Tātad nākamā mums ir šāda veida, kā zobu pasta stūbiņa varētu būt. Ar SpongeBobu. Tātad kā mums viņa te atskrūvējam vaļā. Un ir mums tātad raksta. Tātad viss kārtībā. Tātad apēdām picu, sagriezām, viss kā vajag, izmazgājām zobus. Nākamā mums ir divas pat, zaļa un sarkana. Tātad šāda veida ir mums lukturītis viņai. Un šeit izbīdās. Rakstā arī. Tātad, interesanta pildspalva. Tātad zaļā. Tāda pati tikai zaļā. Raksta viņa. Un lukturīts ar strādā. Tā, nākamā un pēdējā mums ir arī divas. Tā, kā pie viņām te tikt. Tātad šāda veida, nezinu, kā konstruktors varētu būt. Tā kā viņa mums te strādā. Paskat tik. Varam mēs viņu locīt, kā gribam. Jā. Tīri tā neko. Tad saliekam atpakaļ. Pildspalva konstruktors. Paskatīsimies. Rakstīt arī raksta. Tālūk. Šāda veida pildspalvas varam nopirkt AliExpressā, un maksā viņas tur arī neteiksim, ka dārgi. Un diezgan interesantas. Tātad šis būs arī viss. Parakstāmies uz kanālu, liekam laikus, un skatāmies nākamos video.